Dzirdam? Es jau laivu palaidu. Šis būs dienas otrais laivs. Vienu mēs ieslēdzām mašīnā. Tad man teica, ka mašīnā nedrīkstot. Kamēr pie stūras esi. Varot nobloķēt. Mums galīgi nevajag, lai tu nobloķē. Līdz ar to izslēdzām ārā. Un uztaisīsim tagad laivu. Svētdienas vakarā, rītdien, pirmdiena brīvdiena. Gan iz visiem brīvdienu. Un ko mēs iesākam rītdienu? Rītdienu mēs iesākam mūsu 30 dienu izaicinājumu. To mēs sāksim ar rītdienu. Izaicinājums sievietēm. Šoreiz mums būs salīdzinoši tāda maza grupa. Līdz ar to šoreiz vēl tā pieeja būs daudz individuālāka nekā iepriekš. Šobrīd mums ir bijuši 2 izaicinājumi. Pirmais, ar kurām 104 dalībniecēm, otrais ar 52 laikam. Otrajā, manuprāt, tā pieeja no vienas puses, manuprāt, ka bija individuālāka, no otras puses, manuprāt, dāmas, kas bija pirmajā izaicinājumā, bija aktīvākas nekā otrajā. Līdz ar to pirmajā varbūt tā pieeja pat bija tikpat individuāla, ka pirmajā mums bija 3 reizes vairāk laika patēriņš nekā otrajā. Otrajā dāmas bija bišķiņ klusākas, teiksim tā. Un kur tad mēs tos izaicinājumus startējam? Mēs viņus startējam Telegramā. Ir Telegram grupa, Telegramā baigi forši ar topikus, salīdz ir kaut 7-8 topiki tur. Par uzturu, par treniņiem, mērķu izvirzīšanu, treniņu video, dienas jaunumi, vienkārši kopējais čats un atskaites, jā. Arī atskaites, iknedēļas atskaite, kur atskaitās, kā tur ir gājis, kā šķiet, kas ir kaut kādas problēmas, ar ko saskārās, kādās problēmas risināja, nevarēja atrisināt, tad, protams, prasa mūsu palīdzību. Kas grib var atskaitīties, kas negrib var neatskaitīties, protams, spiest lietu vienā nav tur neko darīt. Ja grib var sēdēt arī un klusēt, bet, lai dabūtu kaut kādu droši vien maksimālu jēgu no tā visa pasākuma, klusēšana droši vien nav optimālākais variants. Optimālākais variants droši vien uzņemt informāciju, visu, ko mēs tur liekam, uzdot jautājumus saistībā ar to informāciju, uzņemt visus treniņus, protams, atskaitīties par to, kā iet, atskaitīties par kurām problēmām, un tad arī mēs palīdzam viņus risināt. Tas droši vien būtu optimālākais variants. Pieteikties var šodien, pieteikties droši vien ļausim arī rīt vēl. Dalības maksa 49 eiro. Un šī grupa mums ir uz 30 dienām. Pēc šīm 30 dienām vai var turpināt? Jā, var turpināt, pievienoties grupai, kuri jau 1. un 2. izaicinājuma dalībniece, kas ir kļuvusi par tādu fitnesa grupu vienkārši, kur klāt nāk arī treniņi ar hantelēm, treniņi svaru zālē, ar stieņiem, arī ar trenažieriem. Tagad tā treniņa sadaļa pēc tam tiek papildināta. Principā pirmajā mēnesī iesildamies mājās. Un pēc iesildīšanās mājās treniņiem katru var izvēlēties. Turpināt mājās vai doties jau sporta zāli, varbūt doties sporta zāles kādiem 3 mēnešiem. Katrā ziņā mēģinam cilvēkiem dot pēc iespējas vairāk opcijas. Lai nebūtu tikai viens variants, kur izvēlēties, bet tie varianti, kā trenēties, varbūt vairāki. Tomēr varbūt ne visiem sanāk aiziet uz zāli. Varbūt arī sanāk, tad varbūt ne visi grib visu laiku iet uz zāli. Un tad, protams, ir izvēles iespēja. Trenēties arī mājas apstākļos, hanteles, precības gumijas, kā nu kur vēlās. Tā. Tad, kas vēl ir pa jaunumiem? Vēl ir YouTube'ā vlogi. YouTube'ā vlogi atgriezušies. Sataisījām vakar 2 vlogu video, šodien vienu vlogu video un viens video, kur vienkārši pastāstu par uzturu bagātinātājiem, vitamīniem, minerāliem, visus, ko es šobrīd lietoju. Par devām pastāst, kas būtu optimāli, kas nebūtu optimāli. Var iet YouTube'ā noskatīties, ja ir interese.
vai ir svarīgi, kā pārtraukt fastingu. Fastingu var pārtraukt tikai vienā veidā, droši vien divos. Viens droši vien nomirstot, tas varētu būt vienā veidā, bet principā vienīgais veids, kā pārtraukt fastingu, ir ēdot. Citu veidu jau nav. Kāds vēl grib pārtraukt fastingu? Tikai ēdot, kāds vēl variants. Es nezinu citus variants. Manuprāt, tikai un vienīgi ēdot. Ja kāds zina vēl kādas variants, jā, var ierakstīt komentāros. Manuprāt, variants ir tikai viens. Divi, jā, viens nomirt, otrs ir paēst. Citu varianti īsti nav kā fastingu pārtraukt. Un vispār par vitamīniem, minerāliem. YouTube tās garāks video. Paskatīsimies, cik es garu viņu uztaisīju. Un parāds sanāca kaut kādas 13 minūtes, kuras pastāstu par tiem uzturu bagātinātājiem, kurus lietoju es. Jā, ir ielādējies HD kvalitātē. Tas ir skaidrs, bet kā ēdot? Pilnīgi jebko. Es nezinu, kāpēc cilvēki iespringst. Ko man tagad ēst? Tu ēd gaļu. Pilnīgi vienalga kādu. Tu ēd gaļu. Un lai nebūtu insulīna spaiks. Es nezinu, kur cilvēki saklausās tos stulbumus. Tātad nedrīkst insulīnu pacelt. Insulīns, ja tu nepaceltos insulīnus, apēdot ogļhidrātus, tu taču nomirtu. Insulīns ir atbildes reakcija ogļhidrātiem. Fastings pats sev jau ko īsti nedod. Es nezinu, ko cilvēki ir iedomājušies, fastings kaut ko dod. Jā, es arī tur stāstu video, neēd brokastis, varēs nomest lieko svaru, sanāk, tas ir fastings. Bet viss, ko tas dod, ir tas, ka tu apēdi mazāk pa dienu. Tur nav nekādu brīnumu no fastinga. Vienīgais, ko fastings dod, labi, ne vienīgais, bet principā galvenā lieta, ko fastings dod, ir tāda, ka tu ir pa vienu ēdienu reizi mazāk. Ja tu ir pa vienu ēdienu reizi mazāk, tad vienkārši apēdi mazāk. Ja tu apēdi mazāk, tu sāc zaudēt lieko svaru. Viss ir diezgan vienkārši. Jo zaudēt lieko svaru ir tikai viena iespēja. Cilvēki domā, ka ir daudz varianti, kā zaudēt lieko svaru. Nē, zaudēt lieko svaru var tikai vienā variantā. Tu vienkārši mazāk rī un tu vairāk sporto. Citu variantu nekādu nav, kā zaudēt lieko svaru. Ir tikai viens variants. Tāpēc kā diētas. Cilvēki domā, ka ir daudz dažādas diētas. Nē, nav diētas. Ir tāda uzmetiens, ar ko to vienkārši piečakarē, bieži vien izsūc naudu. Un tad ir tikai viena diēta pa lielam. Diēta saucās tā. Tu ēd daudz gaļu, tu ēd augļus, dārzeņus un uzņem mazāk kalorijas nekā tu patērē. Un tā ir vienīgā diēta, kas pasaulē eksistē, kas strādā. Viss pārējais pilnīgs muļķības, nav nekādas citas diētas. Bet pārdot šādu vienkāršu diētu ir grūti, jo tagad simtiem tūkstošu treneru tirgos vienu un to pašu, teiks, taču nepirks. Tāpēc tiek izdomātas tādas muļķības. Tur Stokholmas diēta tiek izdomāta. Tiek izdomāts tur fastings, kaut gan it kā fastings, tā ir lieta, kā cilvēki dzīvo. Parasti atceros, kad es tur biju mazāks, cik es atceros, es tur gāju skolā, es nekad brokastis neēdu. Man vienmēr bija fastings. Ja tu pasties jebkuru bērnu, visiem bērniem ir fastings. Es reti, kurš, manuprāt, bērns piesļās no rīta, pirmā lieta, ka viņš darīs rēdīs. Tikai tad, ja viņš redz, ka vecāki tā dara, bet paši cilvēki, bērni tā, manuprāt, nedara. Kādu kreatīnu es lietoju? Kreatīnu. Tas kā to prasīt, kādu ūdeni tu dzer. Palielam visi ūdeņi ir ļoti līdzīgi, tāpat arī visi kreatīni ļoti līdzīgi. Es dzeru kreatīnu ar garšu, manam ir ābolu garša, tikai tāpēc, ka tur ir garša klāta. Es viņu dzeru, tāpēc, ka viņš ir ar garšu garšīgs. Vai viņš labāks kā cita kreatīna? Noteikti nē, viņš tieši ir sliktāks. Un kāpēc? Jo kreatīna ar garšu, pats kreatīns iekšā ir mazāk, tad jādzer vairāk. Parasti kreatīna. Nav tur labāki kreatīni, sliktāki kreatīni. Ja iekšā ir tīrs kreatīns, tad kreatīns ir kreatīns. Tur nekāda beigās starpība nav. Vienīgais, kas varbūt kaut kāda garša klāt, varbūt kādam ir vēl kaut kas klāt, izņemot kreatīnu, nezinu, tur betalanīns vai citrulīns vai vēl kaut kas klāt. Bet principā visi kreatīni ir vienādi. Visi kreatīni ir kreatīni. Cik maksā kreatīns? Kreatīns īstenībā pēdējos gados palicis diezgan dārgs. Nē, labi, nav diezgan dārgs, viņš lēdz, bet salīdzinot to, kāds viņš bija agrāk. Un kreatīna normāla cena ir kaut kāda 50–60 eiro pa kilogramu. Tas ir normāli kreatīnam. Un kreatīna cik daudz izlietos? Es izlietoju 300 gramus mēnesī kreatīnu. Es lietoju 10 gramu dienā. Kreatīnam normāli deva ir izdalīt savu ķermeņa svaru 10 un tik daudz lietot, ja sver 80 kg, tā 8 gramu kreatīna dienā, kas tev būs mēnesī, cik 240 gramu kreatīns.
240 gramu kreatīnas, pieņemsim, ka pēc 60 eiro kilogramā, tad 15 eiro mēnesī uz kreatīnu. Lēts, salīdzinot to, cik kreatīns ir spēcīgs. Jo kreatīns, principā, ir stiprākais no uzturbagātinātājiem. No, tā kā YouTube ir 4 jauni video. 14 minūtes garš, 13, 18 un 12. Pirmo sauc jaunu mašīnu, jaunas brilles un solārijas. Nopirkām jaunu mašīnu, jā. Tā ir viena lieta. Var iet pasīties kādu. Ko kreatīns dod? Ātrāk auga muskuļi, masa ātrāk auga spēks. Citu neko nedod, bet tā jau īstenībā laikam vienīgā lieta, kāpēc džeki iet uz zāli. Nu, parasti. Grib palikt stiprāki un lielāki. Nu, kāds nomas lieko svaru. Bet, principā, stiprāki, lielāki, un kreatīns to padara stiprāku un lielāku. Līdz ar to perfekts uzturbagātinātājs. Perfekts uzturbagātinātājs tādam standarta cilvēkam, kurš iet uz sporta zāli. Nu, ot. Un par vispār citiem uzturbagātinātājiem. Par citiem uzturbagātinātājiem, par miegu. Es bišķiņos pamainīju savus miega uzturbagātinātājus. Es sācis, nevis sācis, bet beidzis lietot meltonīnu uz kaut kādu laiciņu. Un pacēlis devu gabai un triptofānam. Paskatīsimies, vai es gulēšu labāk, jo es it kā guļu normāli, bet visu laiku mēģinu kaut ko uzlabot. Gribās to miegu vienmēr uzlabot. Vai var uzlabot? Noteikti, ka var, bet jāatrod īstās devas uz šiem uzturbagātinātājiem. Manuprāt, kā ar meltonīnu. Siemīgi beig forši. Manuprāt, meltonīns un bišķiņš sačakarēja to miegu ap 2-3, kas uzmūstos augšā. Manuprāt, ka bez meltonīna, ja es atradīšu pareizās devas pāriem uzturbagātinātājiem, ka es neuzmodīšos augšā ap 2-3, nogulēšu labāk. Vai aminoskābe L-arginīns ir nepieciešama visiem? Ir nepieciešama visiem, bet jautājums, vai ir nepieciešams kā uzturbagātinātājs visiem? Kā uzturbagātinātājs es L-arginīnu esmu lietojis, šobrīd nelietoju, un L-arginīns var noturēt tiem, kam ir augsts asinsspiediens. L-arginīns asinsspiedienu var samazināt. Bet vispār kā tāds L-arginīns, ja es īsti nejūtu to efektu, jo vajadzētu muskuļiem piedzīties vairāk sporta zālē, vēnām it kā būtu izteiktākām, es to efektu nejūtu, līdz ar to es viņu beidzu lietot. Skriet pirms svaru celšanas noteikti nekādā gadījumā vispār neskrien, ne pirms svaru celšanas neskrien, ne pēc svaru celšanas, ne arī brīvā dienā neskrien, nekad neskrien. Nu, ja tavs mērķis ir uzlaudēt muskuļu masu un būt lielākam. Ja tavs mērķis skriet maratonā, tad jā, tad droši vien, es neesmu īstais cilvēks, kam prasīt, es maratonam cilvēks negatavoju, tad tev jāiet pie kāda, kas gatavo cilvēks maratonam. Kāds labums no taurīna? Taurīns palīdz pret krampiem, un ja tu esi viens no cilvēkiem, kas dodās uz zāli, viņam baigi piedzinās muskuļi tā, ka visu dedzina un tāpēc nevar patrenēties, to sajūtu taurīns arī noņem. 3000 mg, pusotru stundu, 2 stundas pirms treniņa taurīns noteikti tev palīdzēs. Ko darīt, lai organismā uzturās ūdens? Ja tev ķermenim neturās ūdens, tad to var ietekmēt vairāk faktori. Viens tev trūkst organismā magnīs, otrs tev trūkst organismā kālijs, trešais tev trūkst organismā sāls un ceturtais tev trūkst organismā pats ūdens. Tātad pirmais, ja es pieņemu, ka tu dzer ūdeni vismaz 3 litru dienā, labi, piesim 4 litru dienā, un arī tad tev ķermenī neturās ūdens, tad skaties, kas notiek ar pārējo. 3 gramu Himalaju sāli var apēst no rīta. 2000 mg ar kāliju no rīta.
400 mg ar magniju uz nakti un paskatīties, vai tas palīdz. Tas palīdz 99,9% gadījumu. Tas mazais kaut kāds procents, ja tev ir kaut kāda ģenētiskā saslimšana vai kaut kas traucēts gēnu līmenī un tev ķermenis nenormāli kāliju patērē, varbūt kaut kāda dīvaina iemesla dēļ, tad jā, tev ir jāizdomā, kāpēc viņš kāliju patērē, jāatrisina tas, vai vienkārši jādzer vairāk kālijas. Kā var zināt, vai turās organismā ūdens vai nē? Viena lieta, vai tu esi izslāpis. Ja tu esi izslāpis, tad ķermenī neturās tā ūdens. Ja tu dzer 4 litrus dienā ūdeni un tu visu laiku esi izslāpis, tad visdrīzāk organismā tā ūdens neturās. Slāpes ir droši vien diezgan labs rādītājs. Pieteikties mums 30 dienu izaicinājumā var šodien, droši vien varēs laikam arī rīt būs pēdējā diena. Un, lai pieteiktos, var spiest vienkārši link profilā, veikt apmaksu 49 eiro tikai maksā. Un tad ar rītdienu mēs sākam. Kāds daudzums kreatīns jālieto par ķermeņa svaru? Tātad ņem savu ķermeņa svaru, izdala ar 10. Ja sver tā kā es 107 kg, 10 grami kreatīna dienā. Kad šis nestrādā, ķermeņa svars dalīts 10? Ja tu esi resns, ja tev ir 30 kg liekais svars, tad, protams, nedzer 13 gramu kreatīna. Tādos brīžos mēs apskatāmies uz sevi reāli un padomājam, kāds būtu mūsu svars, ja mēs nodzītu lieko svaru. Pieņemsim, tu sver 100 un tu zini, tev liekais svars plus mīnus 20 kg. Tad tu ņem 80, dali 80 ar 10, iegūst 8 un dzer 8 gramus kreatīna dienā. Līdz ar to kreatīnu rēķinām ķermeņa svaru bez liekā svara dalīts ar 10. Vai gāzētu ūdeni var dzert ikdienā? Es dzeru pēdējos 3 gadus 2,5–3 litrus gāzētu ūdeni no pirmdienas līdz piekdienai. Un sestdienas, svētdien gāzētu ūdeni dzeru mazāk. Protams, ka var. Kādu devu gabu trauksmei? Trauksmei, es domāju, brokastis pusdienas 500–750 mg, es pat teiktu 750, kad saka veģetīvā distonija, un uz nakti droši vien 1000, varbūt 1500. Vai gabu var lietot, ja cilvēks ir kustīgs, bet nesporto? Sāksim ar to, ka cilvēks nedrīkst nesportot. Ja tu gribi slikti justies, ātri nomirt, ātri palikt stulbs, tad var nesportot. Ja tu gribi labi justies, nepalikt stulbs, tad obligāti ir jāsporto. Jo šobrīd ir tikai viens veids, kas ir zinātniski pierādīts, kā cilvēkam nekrītās IQ. Tātad IQ nekrītās tikai un vienīgi, ja cilvēks nodarbojas ar aerobām un anaerobām aktivitātēm. Tātad, kāda ir piemēra? Cilvēks katru dienu iet stundu garā pastaigā un 3 reizes nedēļā celās svarus. Tas ir vienīgais veids, kā tu var saglabāt kaut cik nedaudz veselā saprāta sevi uz vecumu. Augums 1,68 m, 63 kg, cik ir liekais. Kādai pie tāda svara liekais var būt 0 kg, kādai var būt 20 kg. Viss ir atkarīgs no tā, cik daudz ir muskuļu masa. Lieko svaru nenosaka pēc svara, bet lieko svaru nosaka pēc tauku procenta. Ko es ir podagra, nezinu, neesmu podagras speciālists. Ja augums ir 1,85 m vai 95 kg ir par daudz, kādam uz 1,85 m 80 kg ir par daudz, kādam 110 kg nav par daudz. Es domāju, ka viss ir atkarīgs no tauku procenta. Gaba jau lieto antidepresantus. Antidepresanti nepalīdz depresijai, to tu zini, vai ne? Sports ir par 40% efektīvāks nekā antidepresanti plus terapija. Neatceros pētījumu, bet vienā Joe Rogana podkastā viņš atsaucās uz pētījumu, var iet apsīties to pētījumu. Sports strādā par 40% labāk, līdz ar to lietot antidepresantus ir diezgan bezjēdzīgi. Vienkārši sāc sportot. Nomaina droši vien. Sāc sportot 2 reizes dienā un ar gabu droši vien var aizvietot antidepresantus. Jā, noteikti.
Vai 1 mililitrs tests nedēļā var uzaudzēt muskuļus, vai tas par maz? Labs jautājums. Protams, ka var. Tātad dabīgi vīrietim izstrādājas, kā nu kuram, aptuveni 100 mg testosterona nedēļā. 1 mililitrs testosterons tur iekšā, es ņemu lēno testosteronu, tur būs 250 mg. Tātad 2,5 reizes vairāk nekā dabīgi cilvēkam izstrādājās. Līdz ar to, protams, uzaudzēt muskuļus var. Vienīgi jāsaprot, kas tagad tiks darīts. Ja tiks lietots testosterons 250 mg, tu teiksim 4 mēnešus, un pēc tam viņš vairs netiks lietots, tas ir ļoti bezjēdzīgi. Un kāpēc? Jo 4 mēnešiem, ko tu izdari, tad tu pacel testosteronu savu reiz 2. Un pēc tam tu beigsi lietot šo testosteronu, un tev vajadzēs ķermenim vismaz 4 mēnešus, lai atjaunot dabīgo. Kad to tests būs zinājis pa nulēm. Līdz ar to tu iegūst 2 reizes vairāk, un pēc tam tu iegūst pa nulēm, un jēga nekāda. Ja lieto visu dzīvi, tur 1 mililitru testosteronu, tad jā, tas droši vien var redzēt bonusus kaut kādus. Motors sagurs pēc fiziskas slodzes, kā ātrāk atjaunoties. Es nezinu, kas tev ir sagurs. Sirds sagurs vai kas sagurs? Tu pats esi sagurs. Ja tu pats esi sagurs, noteikti daudz ēdienas, kvalitīvs miegs, triptofāns, teanīns, lai miegs būtu labāks, noteikti daudz magnija. Kas man tur noteikti daudz magnija, cinka, B vitamīna komplekss, dzels, kreatīns, proteīns. Protams, kārtīgs miegs. Ko teiks par zinzino uzturu bagātinātāju? Smieklīgi. Viņš ir produkti, kas ir 8 reizes pārcenoti. Ja citur produktu var nopirkt par 20 eiro, tur tas pats produkts ir 100 eiro. Labi, es saprotu, citur 20 eiro, kaut kur par 40 eiro varbūt forši pārdevējs, vēl tur kaut kas, 2 reizes dārgāk, ok. Bet 8 reizes dārgāk. Kāpēc ir 8 reizes dārgāk? Es neredzu īsti pamatojumu. Ja kaut kur D vitamīns maksā 5 eiro un tu nopērci par 15, labi, tur 10 eiro pārmaksāja. Bet ja kaut kur maksā 5 un tu pērci par 50, pārmaksāja 45. Cik lielam jābūt tauku procentam, lai audzētu muskuļus? Jebkādam? Nav noteikti kaut kāds konkrēts tauku procents, pie kura var audzēt muskuļus vai nevar audzēt muskuļus. Bet katrā ziņā es noteikti nemēģinātu uzaudzēt muskuļu masu, ja man nebūtu redzama prese. Sākumā nodzinām restumu, lai mums ir redzama prese, tad audzējam muskuļu masu. Ko var pateikt par resveratrolu? Nezinu tādu. Varbūt zinu, bet no galvas vienkārši neatceros tad. Kādas uzturu bagātinātājs lietot pie psoriāzes? Es domāju, ka te būs nevis uzturu bagātinātāji, bet režīms. Psoriāze varētu būt tas gadījums, ka tu ēdi tikai un vienīgi lielopa gaļu un sāli un ēdi reizi dienā. Visas šīs autoimūnās saslimšanas parasti, ne parasti, bet var atrisināt ar šādiem variantiem. Ir cilvēkam strādā perfekti. Par uzturu bagātinātājiem pie psoriāzes nezinu. Es noteikti izvēlētos šādu variantu. Tikai lielopa gaļa, sāls, ūdens un paralēli tam to uztaisīt vēl fasting principā, ēdot reizi vai 2 reizes dienā. Pastīties, iespējams, kas palīdzēs. Labs līdzeklis holesterīna samazināšanai berberīns. Noteikti berberīns ir salīdzinoši lēts, ja zinu, kur pirkt. 17 eiro. Šeit es neredzu, man par 90 tabletes, man tur ir iekšā. Es ēdu 2 tabletēm dienā, varēs vienai tabletē pilnīgi pieteikam. Augums 1,78 m, svars 57, ko labāk ēst, daudz ēst, visu ēst, pēc iespējas vairāk. Labs psihoterapeits var tikt galā ar psoriāzi. Runāšanās var atrisināt ģenētisku saslimšanu, pašam smiekli nenāk. Tu parunāsies ar kādu, un tava ģenētiskā saslimšana pazudīs. Tas ir izklausās pēc tā kā korālklaba stāsts par saviem produktiem. Vai melatonīns nedzer testu uz leju? Nedzer testu uz leju. Ņemot vērā, ka lietot testosteronu, man pilnīgi vienalga, bet vai nedzer? Ir pētījumi, kad nebūtu labi
pubertātes vecumā dot melatonīnu bērniem, jo tad var samazināt testosteronu. Bet pieaugušiem cilvēkiem, es domāju, ka tas nebūs, ja arī būs, tas nebūs vispār, tu to nejutīsi. Ir iespējas mans berberīņi dabūt, jā, man no testa partijas ir kaut kāda 20 berberīņi, baigi gribu var dabūt. Kaut kādu uzturbagātinātāju man tā bišķi jau ir. Mililitrs tests nedēļā, kāda var būt blakus efekti, ilgi lietojot, nebūs nekāda blakus efekti. Pie mililitra testosterona tev būs tikai pozitīvi efekti. No negatīviem var pacelties estrogēns kaut kādā brīdī, bet estrogēnu mēs nokontrolējam ar eksamestānu. Un paralēli testam, protams, jāatcerās, ka HCG mēs lietojam. Ja tu lieto HCG un paralēli ar eksamestānu, tad paceļās estrogēnus, tur nebūs nekādu. Kāpēc es pats negatavoju veselīgu ēdienu, bet ēdu maķīti? Es nevaru atļauties pats gatavot. Mans laiks ir pārāk dārgs, lai es gatavotu. Gatavot var cilvēku, kas ar savu laiku neko baigi nedara. Iedomājies, ņemam jebkur cilvēku, kaut standarta profesionāli kaut kādu, kādu, kurš apstrādā bildes, teiksim. Pelna 30 eiro stundā, pieņemsim šāds cilvēks. Viņš aizdodas uz veikalu pēc pārtikas, pieņemsim tā stundu, atnāk mājās, pagatavo vēl stundu, un viņam ir vakariņas. Viņš tikko iztērēs 60 eiro savu laika. Viņš iztērēs 60 eiro no savu laiku, uztaisīs vakariņas, kas izmaksā viņam droši vien 5 eiro, viņš būtu pasūtījis pa 15, pieņemsim. Tātad pasūtot, viņš iekonomētu īstenībā 45 eiro. Tieši tāpēc es negatavošu. Es nevaru atļauties vienkārši gatavot, tas būs pārāk dārgi. Daudz izdevīgāk ir vienkārši Boltā uzsūtīt, iebraukt kaut kur paēst. Un, ja prasa par maķīti kā tādu, maķītis man garšo. Jo man garšo, es tur ēdu. Pagatavot cūkas vai lielopu steiku prasa 20 minūtes. Tātad tu atver profilu, tur pieteikties man uz konsultāciju. Konsultācija maksā pusstundu 98 eiro. Tātad, ja mēs ņemam 2 trešdaļas, tie ir 65 eiro. Tātad pagatavot steiku 65 eiro, tas ir pārāk dārgi. Viņš nevar gatavot steiku 65 eiro. Pusotru steiks pēc jānopērk. Cik steiks maksā? 10 eiro, tas ir normāls gabals. Līdz ar to tā nav īsta opcija. Man gatavot nav opcija. Es to nedaru jau gadus, kādus. Nezinu, 3, varbūt tur pīcu iemet cebišās neuzsildīties. Jā, tas lielākais, ko es gatavoju. Bet tā man gatavošana parasti ir vienreiz pa labi, uz Bolt Fooda virsū, man ēdienas atbrauc. Tā ir gatavošana, kādai vajadzētu būt cilvēkiem, kas grib tikt kaut kur tālāk, nekā viņi ir tagad tikuši. Jo tu visu laiku ieguldi, kas tev ir, tu ieguldi, lai pilnveidot kaut kādas prasmes. Un tām prasmēm tu ceri, tu nopelnīt vairāk naudu vai tik kaut kur karjerē augstāk. Bet, ja tu tā tad daļu laika, pieņemsim, ka 8 stundas strādā, 8 stundas guli, ir 8 stundas, tu pavadi kaut kādu laiku tur uz darbu, pieņemsim draugiem kaut kādu laiku, tu paliek 4 stundas. No tām 4 stundām stundu, pieņemsim, gatavot, 25% no savu laika atdot gatavošanai. Kaut gan tajā laikā tu varētu kaut ko mācīties, lai varētu kaut kur tālāk tur dzīvē tikt. Nē, bet ja dzīvē kur tālāk negribās tikt, tad jā, tur var gatavot, tur var iet uz veikalu tur 2 stundas un vēl kaut ko tādu darīt. Katram droši vien kaut savu mērķi. Vienam mērķis ir tieši tas, doties uz veikalu, pavadīt laiku tur gatavojot ēst, kādam patīk gatavot ēst. Kāds domā, nē, es negribu gatavot ēst, es gribu tur biznesu uzbūvēt. Un, ja tu gribi uzbūvēt biznesu, tad tu nevari īsti doties uz veikalu, pirkt ēst un gatavot ēst. Tad tu izvēlies citus variantus. Kur nopirkt triptofānu? Baigi nevar atrast triptofānu. Man te vēl ir kaut kāda, 10-20 triptofānu, var uzsist ziņu. Tā, mums ir kaķi. Tā kā tāds aizmugurē. Šī tāda izstāsta lielie kaķi. Mums ir 4 mazie kaķi. Viens mazais kaķis ir nopirkts. Vienu it kā nopirks. Pirmdien rezervē pa telefonu. Un 2 vēl mums palikuši. 100% 2 ir. Reku 2 viņu atnesīs, kas ir parādījuši. Viens ir lācis, viens ir purns. Šits lācis, viņš melns, kā lācis. Šits ir purns, viņam ir melns purns. Var dabūt 2 tādus kaķus. Abi 2 džeki. Melnais un baltais. Donu sfinks. Tagad būs liela, būs tā kā tas.
Būs ar tādu super īsu spalviņu. Maksā 375 eiro. Un tad parādīšu ir vēl divi. Šitas jau ir nopirkts, bezpalvenais, pelēks. Šitas jau ir nopirkts. Un tad mums ir širāds, ko it kā teica, ka rīt atbrauks nopirks. Tīģeris. Pelēkais tīģeris šits ir. Širāds. Šito it kā teica, ka rīt brauks nopirks. Redzēsim, vai nopirks. Otru ir pieņemši tādu kaķi. Ja gribās kaķi, tad var uzsist ziņu. Šitie būs pēdējie kaķi. Bija mums pirmie kaķi, šitie ir otrie kaķi. Izdomājam, ka beigās čakaras tos mazos kaķus te audzināt un vairs kaķi nebūs. Kādus uzturbagātinātājus mēs paši gribam taisīt? Visus. Par tiem uzturbagātinātājiem šobrīd skatāmies. Bija plānots, ka jā, bliežam, bet tagad no otras puses domājam, vai 2000, jo ražotājs mazāk kā 2000 neražo, vai vispār šis ir īstais ražotājs. Ja tomēr mēs neesam kaut kāds milzīgs superlielās uzņēmums, tie uzturbagātinātāji, vai tiešām 2000 katru vienību mēs varēsim iztirgot kaut kādu gadu laikā vai 2 gadu laikā, jo viņiem ir termiņš. Vai tas tiešām labākais risinājums, tā kā mēs to domājam, vai vispār startēsim ar to ražotāju, ko bija plānots. Un doma bija vienkārši normāli uzturbagātinātāji par normālām cenām. Bet to šobrīd mēs funkcionējam vēl, kas un kā mums tur būs. Kādā brīdī tas noteikti būs, vai tas būs uzreiz, nākošu gadu skatīsimies. Plāns bija nākošu gadu, bet šobrīd arī plānā ir fitness aplikācija, kur būs treniņu plāni, mājās, sporta zālē, dažādi veidi treniņu plāni, ko mēs laižam. Šobrīd viņi ir izstrādes stadijā, plānojam laist nākošu gadu, uzreiz janvāris kaut kāds. Tur ir laiks jāiegulda. Mums ir izaicinājumi, kur laiks jāiegulda. Laiks jāiegulda visu kaut kur, gribās visu kaut ko. Līdz ar to redzēsim, kas ies uz priekšu, kas neies uz priekšu. Uzturbagātinātāji pret novecošanu nav nekāda uzturbagātinātāja pret novecošanu. Kādus vitamīnus un minerālus nevajadzētu lietot kopā? Vitamīnus un minerāliem nevajadzētu lietot kopā. Vismaz es tā daru. Attiecīgi no rīta es lietoju vitamīnus, vakarā minerālus. Vai kaķi ir mūsu bizness? Nē, ar kaķiem man sākumā arī likās, ka viņi tādu piķu nopelnīsim. Nē. Pirmā reizē bija 6, tagad ir 4. Cik tiem kaķiem nopelnīs? Viņi noēda man tāpat 20 eiro dienā. Viņiem beigās, ko nopelnīt nevar, visi viņi noēda. Vai mašīnā riepas iepirku? Es nopirku viņa ziemas riepām, bet ārā ir sauss. Un es ar viņu tur slidinos, saules griežu. Līdz ar to un tām ziemas riepām aizmugurē nekas baigi pārvairs nav palicis. Un tā, ka viņas būs paspolētas, labi, tā būs pirmais ledus, tā es pārmetīšu priekšējās uz aizmuguri un priekšā uzlikšu normāliem šipiem. Kā lietot kreatīnu un BCA? BCA nav jēga lietot, nelieto. Un asinsspiediens necījās no kreatīna. Varu piekrist gan visiem video, izņemot par SVD, kur saka, ka ar distoniju cilvēki ēd no rītiem. Es nesapratu tevi. Es nesapratu, par ko tieši tu runā, jo es saku, jā, no rītiem ēst nevajag, bet no otras puses cilvēki ar nervu problēmām, arī veģetīvā distonija viens no tiem, ka tiem vajag obligāti ēst 3 dienā, no rīta arī. Tā es teicu, uz kuru daļu tu īsti atsaucies un kam tu nepiekrītas, beigi nesapratu. Bet cilvēkam ar nervu sistēmas problēmām, tīpaši, kam beigā trauksme, panikas lēkmes, viņiem ēdiens palīdz. Viņiem ēdiens bišķiņ palīdz nervu sistēmai. Līdz ar to tie droši vien cilvēkam es baigi neieteiktu neēst brokastis. Es ieteiktu ēst brokastis, bet tās brokastis būtu proteīns un tauki. Vai ir atšķirība, kad tu iedzer kreatīnu? Baigi nav. Saule spīd pa logu. Tas ir prožektors. Rekur tāds maziņš. Maziņš prožektors, lai izstītos kaut cik gaiši. Ko es saku par peptīdiem? Peptīdi kā tādu super štela. Baigi gan viņi nebīdās uz priekšu, manuprāt, uz Eiropu,
Eiropā vispār es neesmu dzirdējis, ka kāds vispār apstiprināts kādu kaut kur lieto. Augšanas hormons ir peptīds, bet no jauniem, teiksim, BPC 157, TB 500, superpeptīdi, ko es izmantoju arī pats. Man kaut kā, es nekur neesmu redzējis, ka viņi kaut kur pat Eiropā sāk parādīties. Nu, reāli tāda medicīnā, ietu medicīnā, kur apstiprināšana vispār nekur. Amerikā super populāri jau gadiem. Parāda kaķi, ir kaķi. Teiksim, ar veģetīvo distoniju pacientiem ir non-stopā viegla sliktuma sajūta. Nē, tā nav vienmēr. Ir cilvēkam tā ir, ir cilvēkam tā nav. Teikt, ka tagad visiem ar veģetīvo distoniju ir sliktuma sajūta arī noteikti nevar, un, jo es vienkārši zinu, tur man bijuši 10 klienti ar veģetīvo distoniju, viņiem nav bijuši sliktuma sajūta. Ir, kam nav bijusi veģetīvo distonija, vienkārši tāpat visu laiku bijusi slikta dūša, vienkārši nav augsta stresa. Nevar jau teikt, ka visiem tagad cilvēkiem ir kaut kāds viens simptoms. Ir droši vien cilvēkam tas ir droši vien cilvēkam tas nav. Tā kā kuram. Un vispār visas šīs slimības, kas ir nenosakāmās, jo tomēr jebkura mentālā saslimšana ir, principā viņi nenosakām, jo kāds var noteikt, ka otram kaut kas tiešām ir tur galvā. Nevar to noteikt, tas nav iespējams vienkārši. Cilvēks saka, kad ir, un tu pieņem, kad ir. Temperatūru var noteikt, ieliec termometru izmēri, bet šīs visas mentālās lietas diezgan nenosakāmas lietas. Līdz ar to tādām grūti vai nenosakāmām lietām vēl noteikt kaut kādus simptomus, manuprāt, tas ir baigi neiespējami, un katram tie simptomi ir savādāki. Iedzer meltonīnu, izgulējos, nopirkt loteriju un vinēja 10 000. Vai ir atšķirība iebērt kreatīnu mutē vai izšķīdināt ūdenī? Nē. Lietojot alfa-liponskābi ir caurs miegs. Alfa-liponskābi ar miegu parasti īsti nav saistīti, bet es alfa-liponskābi droši vien lietotu no rīta puses gan jau. Lietot no rīta puses varbūt nebūs caurs miegs. Bet alfa-liponskābe ar miegu vispār nevajadzētu būt saistītai. Nevajadzētu būt ne pozitīviem, ne negatīviem efektiem no alfa-liponskābes. Vai šis vārds ir dzirdēts? Dimetilnortestos. Es tos neatceros visus no galvas, garos ķīmiskos nosaukums. Dzerot kreatīnu, parādās vēdru sāpes. Nezinu. Nevajadzētu tā būt. Kreatīna tā vismaz nav. Labi, šīs dienas laiva finišējam. Ja grib pieteikties izaicinājumā links profilā, ja ir kaut kādi jautājumi par uzturu bagātinātājiem, 2 vārdos atbildējuši, var rakstīt privāti. Un, ja grib kādu citu pakalpojumu, droši var pieteikties.